Ieraksts ir jāieslēdz. Ieraksts. To Ilze dara tomēr? Nē. Ja? Tad mēs nē. Ļoti labi. Un es pieļauju, ka ilgi mums nevajag skatīties uz mums tikai 3, tad mēs slēdzam uzreiz slaidus iekšā, ne? Jā, bet ieslēdz ierakstu, tad nekur neparādījās, ka... Ir. Tā ir. Okay. Ir. Jā, nu tad share screen. Un slaidrādi, laikam. Nora. Šajā. Skaisti. Visi redz? Padodiet kādu dzīvības pazīme redzams eksperts. Redz. Paldies. Nu ko? Tēma meža dārzs un ar apakšvirsmu rakstu. Kurš? No meža cūkas līdz sīlim. Par to vēlāk izstāstīsim, kāpēc. Bet pamatā stāsts būs par meža dārzu un visu to apkārt. Un tā tad mēs esam Inese, Roberts, Agnes. Var lejā izlasīt, kas mēs esam. Un šis ir viens no iemesliem, kāpēc mēs nospriedām 2. aprīlī novadīt šī vakara sarunu par meža dārziem, jo mēs visi 3 jūs aicinām 28. aprīlī uz Kurzemi un uz Iedvesmas dienu, kurus mēs jau 2, 3 pagājušajā gadā uztaisījām, un tad nospriedām, ka šogad arī jātaisa augšā. Tātad jūs varat detalizētāk izlasīt šeit slaidā, bet principā mēs tiekamies pie Roberta. Vispirms pie manis mežā. Jā, no rīta. Izstaigājam Roberta mežu, kurā dzīvojās ap 500 dažādām sugām. Tad mēs braucam pie manis un paskatāmies, kā meža dārzu ir iespējams, kas ir viens no visiem veidiem, kā viņu ir iespējams radīt pļavā. Tā kā laukā, kur īsti nekas labs neauga. Un Agnim būs ko teikt par to visu. Un kaut kādā brīdī noteikti es tad novadīšu meistarklasu par meža dārzu plānošanu, kad izmantosim Ineses lauku, varbūt arī nedaudz Roberta mežu, ar bišķiņu paplānot, kā augi un paspraužot mietiņus un paskatoties, kādā formātā tālāk to vietu varētu attīstīt. Būs tāda ļoti, ļoti praktiska nodarbība, jo tas mērķis būtu, kad jūs esat apskatījuši, kā meža dārzu var veidot mežā, kā viņi var veidot pļavā, nedaudz praktiski padarboties, lai jums pēc tam uz mājām būtu kaut kas jau tāds paņemts, lai būtu pirmie soļi tādi taustam, un jūs varētu jau kaut ko praktiski darīt. Ievirziens ir izteikti praktisks, vai jums ir rīki? Un iedvesma. Jā. Tātad, kāpēc tas šodienas webinārs ir nosaukts meža dārzi no meža cūkas līdz sīlim? Tāpēc, ka būtībā šie 2 dzīvnieki ir viena no dabas tādiem dārzniekiem. Tā to var izteikties, un būtībā cilvēks jau pats ir bišķiņ dumšs, viņš pats neko nevar izdomāt. Viņš vienmēr paskatās, ko citi dara, un tad viņš dara līdzi. Un tad daļa no cilvēkiem skatās, kā strādā meža cūkas, un viņi visu laiku roku. Un tas dārzs ir visu laiku tāds mūžīgs rakšanas process vai pasākums. Daži ir tādi izteikti nosacīti sliņķi. Viņi ir tā kā sīļi. Un sīls ir vispār tāds interesants putns. Viņš ir pamata ozola izplatītājs. Lielākā daļa no ozoliem, kas aug savvaļā, mēs varam pateikties sīļiem. Un viņš to zīli aiznes kaut kādus metrus statistiski no 100 līdz kādiem 500 metriem no ozola. Tur noslēpj kaut kādu daļu, viņš atrod apēd, kaut kādu daļu izaug. Un kas interesantākais, ka pats sīls jau savu ražu neievāc. To ievāc kāds cits, jo ozols tās zīles sāk ražot kādā 15. 20. gadā.
Es nedomāju, ka tie sīļi tik ilgi dzīvo. Atgriežoties pie meža cūkām, ir tā, ka meža cūkas ir to ekosistēmu vietām visu laiku uztur tādā pionieru stadijā, ka tur aug dažādi ekspansīvi, ātri augoši augi. Viņi visu laiku tur sarušina, izēd saknītes un visu laiku tas ir tāpat, ka jūs visu laiku strādājat ar zemi, tur visu laiku aug pionieru nezāles. Tas ir tāds, tāds nedaudz filozofisks skatījums uz dārzkopību. Un nav pareizi un nepareizi, tas vienkārši ir dažādas metodas. Un tā kā permakultūra pēc būtības ir vērošana un procesa atdarināšana, tāpēc tas tāds piemērs no turienes ir paņemts un tālāk jau ir katra paša rokās, kādas tos darbības un kā to darās, bet, un katrs var padomāt, ar ko viņš grib asociēties. Un kādu gadu vairāk ar meža cūku, kādu gadu tuvāk sīlim. Jā. Tātad agromežsaimniecība principā ir tēma, kas vieno mūs, pateicoties Aganim, kurš ieaicināja mūs Erasmus Plus projektā Agroforestry and Hide. Un pateicoties Aganim, šis slēdz ir, vai ne? Jā, te salikts tās agromežsaimniecības prakses, jo meža dārzs ir viena no agromežsaimniecības praksēm, jo būtībā ja mēs nosaucam agromežsaimniecību definīciju, tad visīsākā būtu mērķtiecīga kokaugu integrācija lauksaimniecībā ar vēl ne pārāk senā pagātnē ļoti daudz agromežsaimniecības, tas ir ganības ar kokiem, kokaugu pļavas, kas kā 30% no Latvijas teritorijas ir aizņēmuši, bijuši ar kādreiz daudz ekstrakstādījumu, dažādas alejas, vēlauzēju, buferjoslas ar savu funkciju. Tā ir agromežsaimniecības prakse. Tas, kas ir mazāk bijis Latvijā, kas vairāk ir kaut kur ir modernos laikos radīts, ir aleja lauksaimniecība, kad ir kaut kāds kokaugu slejs un kultūra augu slejs dažādos attālumos, un tur tiek dažādas kultūras audzētas, un kā arī viena no agromežsaimniecības praksēm ir meža dārzs, kas pēc savas būtības ir ražošanā izmantot agroekosistēmu. Tālāk. Es skatos vienkārši, ka mums interneta pieslēgums rāda, ka neesot ļoti labs. Ja kas, tad čatā rakstiet. Jā, tātad būtībā tā meža dārza būtība, ka tā ir cilvēku veidot ekosistēmu, ko pamatā veido augļu koki, krūmi, daudzgadīgi un viengadīgi kultūra augi, un to var papildināt ar dažādiem savvaļas augiem, jo dabā jau nepastāv tāda lieta kā tukšums, un daba visu cenšas aizpildīt. Un ir augi, kas ir ražojošie, un augi, kas ir palīgi augi. Būtībā tāda sistēma ar iegūmi ir tas, kad ir ļoti dažāda produktivitāte, ir samērā zemes uzturēšanas izmaksas. Tā sistēma ir veids augsnes pašuzlabošana, jo tur ļoti daudz arī mučējamais materiāls rodās. Tas arī nedaudz pielāgojās tādām klimata pārmaiņām, jo viņi pats viņš ir kaut kādā izmērā uzturēt mikroklimatu, mitrumu, siltumu, augstumu, bišķiņ labāk pārciest, un kā arī tas ir svarīgi pret dabas daudzveidību, jo tur ir daudz dažādu augu, tad ir daudz dažādu organismu, tur var dzīvot gan kukaiņu, putni, un tas arī ir vidas aizsardzība, jo viņš var kalpot ar kā dabas daudzveidības sala, un tur būtībā, ja kaut kādā lielākā lauka blokā ir kaut kur kāds meža dārzs fragments pie kādas lauka mājas, tas ir kāds bioloģiskās daudzveidības sala uz visu apkārt.
Pastāst lūdzu par šo bildi. Nu jā, šī bilde ir bildēta Somijā, klimatiskajā zonā, kas ir ārpus dabiskā ozola augšanas areāla. Tas ir salīdzinoši ziemeļos pret Latviju. Un patiesībā tur ir uz tādas ļoti nabadzīgas priežu augsnes. Ir apmēram 10 gadus atpakaļ izveidots meža dārzs, kur ir kaut kāds pāris simts lakstaugu sugas un kaut kādas, laikam, 50 dažādas kokaugu un krūmu sugas, kuras liela daļa ir nosacīta ārpus saviem dabiskajiem areāliem vai Somijā gandrīz neaug. Bet izveidojot tādu ekosistēmu, atrodot pareizo vietu, tam visam tos augus ir iespējams audzēt. Tas ir, un to vietie ir vēlēšanās, tad šovasar tur būs angļu valodās apmācības par meža dārzu veidošanu. Un, ja kādam ir interesi uz turieni aizbraukt, tad var man kontaktēties, un es varu atsūtīt saimnieku kontaktu. Tas mācības notiks laikam kaut kur jūnija sākumā. Kontakti būs pašās beigās. Nu, jā. Ja neskaidrs, ka jūs lielu daļu jau zinat. Jā. Tā lieka? Jā. Okay, tātad meža dārza mērķi. Šī ir viena no visām daudzajām variācijām, kā definē, kas ir meža dārzi. Un Dave Jacks to ir nodefinējis šādi ar šiem 7 F, vismaz angļu valodā, kā pateicoties meža dārzam, mēs varam ražot gan pārtiku, gan degvielu, gan šķiedru, gan lobarību, gan mēslojumu, gan ārstniecības augus un, protams, uzražot arī savu prieku sev un citiem. Un meža dārzu variācijas. Ja mums gribās kaut ko lasīt par meža dārziem, tad šie ir vismaz angliskie tādi atslēgvārdi, kur ir ļoti smalkas un tādas diezgan grūti saprotams, kur tad ir tā robeža starp vienu nosaukumu un citu nosaukumu. Varbūt starp agroforestry un woodland garden ir kaut kāda skaidrāka robeža, bet, piemēram, forest garden un forest edible landscape, tur var būt arī tā, ka ir ļoti līdzīgi. Un tiem baltie burtiņi ir intensīvi, ekstensīvi radīts ir jautājums. Par to mēs vēl bišķiņ tālāk arī runāsim. Ja mēs radam nosacīt no nulles meža dārzu, tad ir 2 varianti, kā to radīt. Vai tas ir, es saplānoju visu un uztaisu talku un ir intensīvi radīts meža dārzs un viņš vienkārši sāk augt vienā brīdī, vai ekstensīvi tādā ziņā, kā pamazām es bišķiņ šeit vienu ģildu uztaisu, tad vēl bišķiņ šeit, un tad viņas tā pamazām pa gadiem salīmējās lielākā teritorijā, un tas būtu tas ekstensīvi radītais dārzs, varbūt arī meža dārzs. Un šis ekstensīvais vismaz manā skatījumā vairāk velk uz to permakultūras rīcību, kur tomēr ir tā novērošana, miedarbojās ar rīcībām, ar radošām miedarbībām uz to, kas ir nākamajā gadā izaudzis vai nav izaudzis, un tādā veidā veidojot to dialogu. Bet es pieļauju domu, ka atkarībā no apstākļiem, no mērķa, abas pieejas ir gana labas. Te ir manā uztverē ir tāda, lai to pasākumu vienkāršot, varētu viņu cilvēkam patīk visu sadalīt kategorijās un domāt tādos plauktiņos. Gan dabā tie plauktiņi neeksistē, bet mēs viņus radām. Un tā būtībā varētu būt tādas divas galējas stadijas un jebkas pa vidu. Viens ir cilvēka radīts meža dārzs, kas ir forest garden, gardening like a forest. Tas nozīmē, mēs atdarinām to meža ekosistēmu, izveidojot pašu to sistēmu no nekā. Un tas parasti ir tādā antropogēnā vai stipri tādā izmainītā vidē. Un būtībā ar mērķi izveidot funkcionālu ekosistēmu. Vai otrs ir, ko es atļāvos piešķirt viņam nosaukumu, ir ēdamais mežs, kas angliski ir woodland garden vai garden in a forest.
tad būtībā ir dārzs jau daļēji dabiskā vidē. Būtībā tas ir vairāk mežā, jo jāsaprot tajā brīdī, kad mēs tajā vidē esam iejaukušies, tā vide vairāk nav dabiska, viņa ir jau daļēji dabiska. Un tad būtībā tur mēs varam veidot ēdamo mežu, respektējot to esošā meža ekosistēmu. Un tā kā būtībā jārēķinās ar to, ka pasaulē ar vien tādas dabiskas vai pusdabiskas teritorijas ar vien izzūd. Mēs kaut kādā vietā to vidi sākot mainīt, mēs uzņemamies par to atbildību. Un būtībā ja mēs kādā brīdī izdomājam pārstāt saimniekot, jo neviens jau nedzīvo mūžīgi beigās, tad būtībā tā ekosistēmai būtu jāspēj atgriezties sākuma stāvoklī, kā tas ir bijis. Tas ir gan pēc auga izvēles, gan pēc tās visas konfigurācijas. Un es pieļauju domu, ka tā ēdamajā mežā tas ir bišķi reālāk, ka tā ekosistēma atgriežas savā sākuma stāvoklī un meža dārzā atkarībā no tā, cik ļoti ietekmēta viņi ir. Šī vide, ka tas ir tā kā mazāk iespējams. Kaut kādā, protams, viņi atgriezīsies kaut kādā stāvoklī, bet jau tā vide jau ir principā izmainīta, jo ir šajā teritorijā, kur mēs dzīvojam, ir 95% no teritorijas klāja meža. Ja? Kaut kad jau tas mežs arī atnāks, ja ko mēs pametīsim, bet jautājums, kāds viņš būs un cik ātri viņš būs. Jā, es tieši par ilgumu. Labi. Te ir tās pašas plauktiņu kategorizācijas tāds neliels domgrauds, kad vajag tomēr nodalīt, kas ir meža dārzs un nodalīt viņu no dārza. Tad meža dārzs ir meža struktūra atdarinoša ekosistēma, kur tomēr valda kaut kāds līdzsvars starp kārtību un mežonīgumu, atkarībā no mūsu ieskatiem. Un otrā pusē, kas ir vienkārši parasts dārzs, tur ir jāsaprot, kas ir tradicionāls latviešu lauku mājas dārzs ar augļkokiem, ogulājiem un dārzeņu dobēm. Tas ir vienkārši dārzs. Vai arī tas ir kaut kāds piemājas vasarnīcas pilsētas vai tam līdzīgs dārzs, kur vienkārši augļkoku, ogulāji un dārzeņi, tas ir dārzs. Tā ir organizēta dārza lauksaimniecības sistēma, kur tiek audzēti koki. Bet meža dārzs ir vairāk tāda struktūra, kur ir daudz tā mežonīga un kur mēs aizņemam visu telpu ar augiem un būtībā atdarinam to dabas struktūru, kurā nav nekādas kārtības, jo daba pēc būtības, mūsu uztverē viņi ir it kā nekārtīgi, bet patiesībā daba ļoti pat labi zina, kā to visu sakārtot. Dabā nav taisnas rindas un monokultūras, un katrs augs atrod tieši sev vajadzīgo nišu, un tas būtībā arī meža dārza mērķis ir, kad mēģināt iekārtot tos augus, kur viņš vislabāk jūtās aug un kas ir vistuvāk viņa dabiskiem augšanas apstākļiem. Tā mēs ar to telpu un laiku varam liederīgi izmantot. Runājot par sugām, ko izvēlēties meža dārziem, tad būtībā primāri būtu tomēr jāskatās izmantot vietējās un apkārtnē raksturīgās sugas, jo tas ir viennozīmīgi skaidrs, tas, kas ir dabiski spējis vai ļoti ilgi spējis augt apkārtnē, viņš vienmēr ir ļoti labi pielāgojies un laiks ir parādījis, kad viņš var augt, jo mēs tomēr veidojam ekosistēmu, kurai būtu pašai jāspēj sev kaut cik uzturēt. No kā ir jāizvairās no tādiem augiem, kam ir ekspansīvas sugas, tādas, kas ļoti ātri un tālu izplatās no vietējām sugām. Pieņemsim, lai jūs sapratat, kas ir ekspansīvs augs, tā ir kaut kāda gārsa, piemēram, slotiņa ciesa, kurš dzen atvases un iespējams, ka kaut kāda kāri vēl tāpatās mēdz uzvesties. Un tas meža dārzā tomēr, es pats ceru, tā kā man garšo kārveli, bet es paskatoties, kādā veidā viņi uzvedās dabā, es viņu pie sevis tā kā organizēti negribu audzēt. Tas attiecās par dažādām introducētām sugām. Mums visiem dārzkopiem ļoti patīk no kaut kurienes atvest augu un viņu iestādīt, tāpēc, ka viņš patīk. Un viņš nav parasti cilvēki nepaskatās ne no riktīgi kādi dabiski augšanas apstākļi,
kādi ir viņa riski izplatīties kaut kur savvaļā, un kāds ir viņa pielietojums. Viņam tas augs patīk, un viņš to iestāda. Un tā rezultātā ir ļoti daudz, kur saviešās visādas invazīvas sugas, kurām pēc tam riktīgi neviens nevar tikt galā, un bieži vien no viņām arī nav nekāda labuma. Tāds tipiskie piemēri ir, piemēram, zeltslotiņš, kas ir kā kultūra augs bijis. Tagad būtībā viņš ir kaut kāds 100 gadus sēdējis pa māju pagalmiem, un tad vienā brīdī kaut kas ir noticies, viņš izsoļojas pa visu Latviju, un es ar savām mežu vidū, kur ir kaut kādi 5 kilometri līdz civilizācija, atrodas zeltslotiņu pudurs no kaut kurienes. Ja? Un būtībā tā suga izspiež vietējās sugas, kas nav labas. Un ja mēs nodarbojamies ar kādu mežu dārzu veidošanu lauka apstākļos, tad mums ir pilnīgi jāspēj uzņemties atbildību, ka tas augs tur neaizies kaut kur savvaļā, jo tepat tās arī kaut kur visādas aronijas mēdz izskriet savvaļā un kaut būtībā pārņemt kaut kāds ekosistēmas nišas un tā. Un vienkāršākais par tām visām sugām, ko jūs nepazīstat, vienkārši paskatieties, vai tas kaut kādā valstī tas augs nav iekļūst kādā invazīvo sugu sarakstā, jo var paskatīties, vai nu Latvijā ir invazīvo augu saraksts, arī internetā var pa Ameriku atrast, un būtībā, ja tas augs ir piemērots mūsu klimatiskajai zonai, tad viņš arī, ja viņš ir Amerikā, spēja nokļūt savvaļā un kļūt invazīvs, tad jautājums, vai mums viņu vajag, droši vien, ka nē. Meža dārzu es no sākuma rakstīju kritēriju, tie nav kritēriji. Te nebūs neviens, kurš pateiks, šitas ir meža dārzs un šitas nav. Bet tādi aspekti, kuri norāda uz to, ka šis varētu būt meža dārzs, ir tie, ko mēs varam izlasīt. Tātad tādi 7 stāvi ir tas, ko parasti piemin, bet ja mēs tā realistiski skatāmies, tad vismaz 4 no šiem 7 stāviem mēs varam pieredzēt meža dārzā. Es neskaitīšu viņus visus, jūs tāpatās viņus redzat, un tātad polikultūras ģildes grupu stādījumi, kas ir plus mīnus apmēram par to pašu, ka ir grupas, kur viens otru, kuras labi sadara, labi draudzējās, teiksim tā, un viens otru papildina, par to tu vēl laikam bišķiņ kārtīgāk parunās. Un šī te laika lieta, ka šīs te izmaiņas ģildēs var notikt, tā kā mēs iestādām, tā šie te stādījumi, kāds var atmirt, kāds var izplasties un tam līdzīgi. Tas ir no vienas puses, un šīs te succession, es viņu mēģināju latviskot kā pēctecību, kas laikam nav baigi precīzi. Latviski viņu ir sukcesija tāpat. Nepatikt. Biologi to lieto. Jā, es zinu, biologi introducē arī, kas latviski kaut varētu teikt ievieš. Viņi ir introducējuši sukcesiju. Tādā ziņā, ka aiz viena auga nāk nākamais augs, kurš pēc pionieru augiem nāk nākamie augi, ja? kā tāds klasiskais piemērs ir. Un arī šīs te izmaiņas ģildēs var notikt šādā pašā veidā. Sadarbības struktūra un šī te saucamā underground ekonomika, jeb kā saknes savā starpā vēl sadarbojās. Par ģildēm. Pa augu ģildēm daudz kur parādās gatavs saraksts, šitas jāstāda ar to kopā un tā tālāk. Bet trakākais ir tas, kad es tiešām pirms gadiem 3, 4 šo te lasīju, visur ir pieminēt kaut kādi 4 augi. Ka visās ģildēs, visiem kokiem dar vienu un tie paši augi, jo viņi iet šitiem punktiem dar. Jo būtībā, veidojot kaut kādu ekosistēmu, ir jāsaprot, ka augi kaut kādā veidā savā starpā sadara, bet viņam katram ir jāizver kaut kādu jāieņem savu nišu un jāpild ar kaut kādu funkciju. Tā kā gluži nav tādas vienādas situācijas, un katra dārza arī konteksts ar kaut ko atšķirās, tad pēc tie augi būs atšķirīgi. Kas ir svarīgi, te ir tādi
kaut kādas 6 augu grupas. Es tā kā izdalīju, kurām visiem tur vajadzētu būt. Kāds augs var būt kaut kāda 2 vai 3 funkcijas varētu izpildīt, bet būtībā to ģildi jāiet un jāvēro, jo dabā jau ļoti daudz kas parādās. Kaut kur pastaigājot apkārt, kas aug dabiski kopā, tur ir kaut kāda doma, bet ja jūs atvelkat augu, kur viens augs ir cēlies Austrumāzijā, otrs ir Ziemeļamerikā, kur nekad nav auguši kopā, tad tas pasākums kļūst interesantāks, tad ir cilvēki veidot ekosistēmu. Tas nav nepareizi, bet tātad lietas, kas tur būtu svarīgi, tātad dabiskā mežā būtībā virs zemes un arī apakš zemes tur īpaši daudz vietas nav. Visās 3 dimensijās ir viss aizņemts ar augiem, sākot ar zemesēdes augiem, beidzot ar vainagu kokiem. Nav nekādas atklātas augsnes, nav mulčas, neeksistē. Viss ir ar kaut ko aizņemts. Tāpat arī dabiskās ekosistēmās ir izteikta augu sezonalitāte. Pieņemsim, šobrīd ir visur sāk augt vismaz pa kurzem augu lakši. Šobrīd ir apīles, ja nu kādam ieraksts ir, ja? Jā, kādam ir ieraksts un, pieņemsim, man kaut kur mežā tie lakši bišķiņi sākuši ceļot un tur, kur vasarā ir nātris mana augumā un es neesmu maziņš, tagad pavasarī ir lakši un viņi ļoti labi tām nātrēm sadzīvo. Un tā ir sezonalitāte, kad ir augi, kas ir ātrāk un vēlāk, un tad jūs veidojot to meža dārza ekosistēmu, varat arī iesēt kaut kādus palīgu augus, kurš kaut kādu īstu brīžu aug, un pēc tam tur paņem citi augi, un visu laiku tā vieta ir izmantota. Tāpat arī svarīgi augiem ir dažādi dziļuma saknes sistēmas, kādām, pieņemsim, skābenēm, pienenēm ir kaut kādas tur dziļās saknes, kādām ceļtakām, pieņemsim, ir saklās saknes, tā, lai jūs saprastu. Un pa kokiem ir dažādas atšķirīgas saknes, ozolam ir dziļas saknes, bērzam ir saklākas saknes, un arī tās augsnē tā sakņu kārta izkārtojās. Tātad izvēlēties augus ar dažādām tām sakņu sistēmām. Tātad ir slāpekļi fiksētāji augi no tādiem Latvijā pazīstamiem, teiksim, melnaugsnes un baltaugsnes, abas fiksē, pieņemsim, slāpekļi, viņi var audzēt ar kaut kādu laiku, un pēc tam no viņš šķirties visi āboliņi. Tas, ko vajadzētu izvairīties no lupīnas audzēšanas, jo lupīna ir Ziemeļamerikas suga un būtībā viņi ir tomēr bišķiņi invazīvi, viņi aiziet savvaļā un izkonkurē vietējos augus, lai viņi cik smuki izskatītos. Viņi mums tā kā dabā, es domāju, ka nevajag, mums pietiek savi augi, kas ir ļoti svarīgi meža dārzā, kad visu sezonu ir kaut kas tur zied, un tie augi ir svarīgi gan priekš apuksnētāju kukaiņiem, un arī priekš plēsīgajiem kukaiņiem, kur atkal ēd jūsu dārza kaitēkļus, jo jums jāsaprot, ka dārzā vienmēr būs kaitēkļi, bet jums jārada arī vieta, kur var plēsīgie kukaiņi dzīvot. Tie plēsīgie kukaiņi var arī nedzīvot uz tiem augiem, uz kā dzīvo kaitēkļi. Viņiem ir kaut kādas citas augas, iespējams, no kuriem jūs tur pat neko neievāciet. Ja? Viņiem samērā vērtīgi dažādi čamurzieži, un, pieņemsim, tas ir tāds Pētersijas kaut kādas burkāni, ja, viņš var arī palaist ziedos. Ir tāds, ko es nesen atklāju, kā smuka augas. Viņš jau sen zināja, bet es viņu skaistumu pagājušajā gadā ievēroju, ir plankumainais suņstobrs. Viņš izaug kāds divmetrīgs augs ar ļoti skaistu stublāju, samērā ilgu ziedošu. Uz viņu arī samērā daudz ir kukaiņu. Tas ir vienkārši kā viens no tādām meža dārza sistēmām, kurš var ļoti labi pacietīgs, ilgmūžīgs augs, un tā jūs vienkārši skatāties, kas jums aug apkārtnē, paskatāties, kur kādi kukaiņi barojās, un tad tos augus var arī, pat jūs no viņiem neko neievācat, vienkārši tur atstāt. Un kas vēl ir svarīgi, dažādu smaržu un garšu augi, tie gan garšu augi, ko mēs patērējam, garšu augi, gan ir dažādi augi, kas vienkārši smaržo. Ja, ir dažādas teorijas par to, bet ir tā, ka ļoti daudziem kukaiņiem viņi orientējās pēc smaržas, un viņi to savu mērķu augu, ko viņi grib nograust, viņi sajūt uz smaržu. Un, ja tur ir kaut kāds smaržu kokteils, tad bišķiņi viņus var tā kā,
teorētiski novest no ceļa. Nu, kaut kāda doma tad visā ir, jo laikam, piemēram, modiem nepatīk lavandas, uzpilina lavandas eļļu, tev odi būs mazāk. Nu, kaut kāda doma ir un vienkārši mums jāskatās, jāeksperimentē, jo tie augi ir bezgalīgi daudz, kas ir vietējā Latvijas augi, tā skaitā. Un, nu, vienkārši tās meža dārza, visus tos kvadrātmetrus, kas jums it kā nevajag aizpildīt ar kaut kādiem augiem, jo jums tur nepatīk vai ko, nu, var iestādīt pēc tam citus augus, bet tas ir svarīgi, ka nu, ekosistēma sastāv no augiem. No daudz un dažādiem Jā. augiem. Pirms mēs radām meža dārzu, ir daži jautājumi, kas varētu būt vērtīgi apcerēt. Tātad, ko vieta zaudēs un iegūs, ja mēs viņā ieliksim mūsu ideju, šajā gadījumā meža dārzu, ko mēs paši iegūsim vai ko upurēsim. Tātad, cik aktīvi lietojams vai kopjams tas būs par zonu no 1 līdz 5 atkarībā no tā, ja es gribu augus, kurus katru dienu gribēšu apraudzīt. Pieņemsim, es tagad vispār fantazēju, piemēram, tā meža dārzā kaut kādā brīdī, kaut kādā vietā ielikt arī tomēr burkānus, piemēram, kas ir viengadīgs augs un viņš ir aprūpējams šad tad un kaut kad uz rudens pusi mēs varbūt no dobas gribēsim pat taisno ņemt viņu katru dienu. Līdz ar to 5. zonā tālu projām no mājām, droši vien tas nebūs vajadzīgs. Bet ja mēs gribam tādu savvaļīgu meža dārzu, kurā mēs katru dienu mums nav ne viņš jākopja, ne arī mēs viņu tā sakot lietojam, tad iespējams viņam ir ļoti laba vieta, šī 4. vai 5. zona, kur mēs vienkārši aizējam pabaudām viņu. Būtu izstāst cilvēkiem, kas ir zonas. Nu, man ir aizdomas, ka lielākā daļa, kas šeit klausās, zina par šīm zonām, bet ir ļoti, ļoti novienkāršojami. Tātad 0. zona ir šeit mājas. Tas ir tā vieta, kur cilvēks nosacīti dzīvo visvairāk. Ir izņēmumi, es saprotu, viens te blakus sēž, kuram 1. zona ir 0. Tādā ziņā, kā 0. zona parasti ir mājas, kur cilvēks dzīvo. Tad 1. zona ir tā, kur cilvēks vai šī ģimene, kas tajā mājā dzīvo, viņi šai 1. zonā ir vismaz reizi dienā atnāk uz to vietu. 2. zona līdz to 3., 4., 5. ir attiecīgi arvien retāk, arvien tālāk līdz to arī no mājas. Un tas nenozīmē, ka tāda rekuja māja, rekuja 1., 2. un tā tālāk zonas, viņas var tiešām izplasties. Es, kad zīmēju savējo karti, es saprotu, cik viņi ļoti tāda ar stariem. Jā. Un patiesībā ļoti interesanti ir uzzīmēt savu teritoriju ar šīm zonām. Tīri iepazīt, kas ir tās vietas, kur mēs biežāk esam un kur ar vien retāk. Vienkārši variet katru dienu atzīmēt, kādām takām jūs ejiet, un pēc tam nedēļas beigās jūs sāksiet saprast, kur jūs reāli staigājiet un kur jūs tikai domājiet, ka staigājiet. Jā, tieši tā. Tātad par to aktīvi lietojams un kopjams vēl bija par proporcijām starp viengadīgajiem un daudzgadīgiem augiem. Vai drīzāk, teiksim, cik daudz viengadīgos augus mēs tur domājam likt vispār? Vai vispār kādus viengadīgos augus? Es pieņemu, ka lielākoties meža dārzs vairāk vēršās uz to, ka tur ir daudzgadīgie augi, bet ir iespēja arī, protams, kādu gabaliņu iestrādāt šādi. Un tad, protams, tas, ko es iepriekš arī minēju, kā vēlamies izveidot šos dārzus. Vai tas būtu intensīvi, es saplānoju visu, zinu, kur, ko, cik vajag, visu savācu vai sapērku vai sadāvina, un tad mēs sanākam liela čupa ar cilvēkiem talkā un to visu izdaram. Tā kā, kas būtu šī intensīvā veidošana. Miyavaki un sintropiskā pieeja, tās ir divas, kuras es tā vairāk zinu, kuras ir ļoti tā tieši uz šo vērstas. Un ekstensīvā, tā kā es jau minēju iepriekš, ka šis ir pakāpeniskais dialogs ar vietu. Tāds tev arī ir. Jā, tas ir manējais variants, kur es tā pēc gada vienkārši pakāpeniski pieaudzēju to teritoriju tādu, ka viņš pēc kaut kādiem gadiem īstenībā viņš bišķiņi sāks izstīties pēc meža dārza. Šobrīd izstās pēc jokaina dārza vienkārši.
Bet šis dialogs veidojās pakāpeniski, un es līdz ar to mācos pakāpeniski šo te meža dārzu vai šo te vispār sadarbību ar dabu caur šo. Nav nekas sakāms? Arī pirms mēs veidojam meža dārzu, vai ja mums pieņemsim kaut kādas 3 variācijas, kur savā teritorijā mēs varētu gribēt savu meža dārzu veidot, tad ir vērts apjaust, kurā vietā būtu vairāk funkcijas, ko šis meža dārzs varētu iedot. Un tad te ir uzskaitītas ne visas pilnīgi noteikti, bet varbūt tādas vairāk vai mazāk populārās. Pieņemsim, manējā viena no funkcijām bija šī mazvērtīgās pļavas teritorijā iestādīt kokus un izveidot lēnā garā sistēmu, kas dotu vairāk nekā vienkārši tāds mazvērtīgs zālājs, kuru pat kaimiņi negribēja pļaut saviem lopiņiem. Arī manējam meža dārzam putekļu sektora ierobežošana arī viena no funkcijām bija. Un šis privātuma sektors skata aizsekšana arī tāpatās. Un tad ir minēts vēl citas, kas vēl var dot tādas pietiekami būtiskas funkcijas, lai nav tā, ka es vienkārši sagribēju te iestādīt kokus, krūmus, lakstaugus. Bet mēs jūtam, ka tas, ka es šo esmu izdarījusi, vēl mums palīdz šajā, vēl dod to un vēl ir labums no šī. Svarīgi ir, lai saprastu, kur tiešām negrib to meža dārzu, kur ir skaists skats uz saulrietu vai saulēktu, vai kur ir tavā gadījumā uz dīķītes skats, kur tu teici, ka tu noteikti negribētu tur meža dārzu. Tas arī svarīgi padomāt. Jā. Vienkārši jā. Bet tur var puķu pļauju iesēt. Kā apakšfonu. Un tieši tā arī darīsim. Tā arī darīsim. Veidojot meža dārzu, ir jābūt tādai ļoti labai sakabē ar realitāti. Jums ir jāsaprot, ka vairumā gadījumu, gandrīz visos, jūs dabu neapmānīsiet. Daba vienmēr būs gudrāka par jums. Un būtībā tas ir labi, pirms jūs sākat vispār kaut ko darīt, mainīt, stādīt, jums vajag pastaigāt apkārtnē pa vietām, ja jums ir tas mešs, tad ir mešs, tur droši vien viņš ir visur, kāds viņš ir, bet ja jums ir kaut kāds dārs, ko jūs gribat pārveidot, tad vienkārši jāapskatās apkārt pamestos kaut kāds dārs, mājas un kādā veidā tā savvaļas vidi to ir pārņēmusi, un no tā jūs varētu labāk saprast to struktūru, kādi ir vietēji ekspansīvi augi, kā viņi tur pārņem, kuri kultūra augi ir spējuši izdzīvot. Tad sapratīsiet, ka tās vietējās sugas kā upenes, ābeles un bumbieris un ķiršs ir tās, kas noteikti izdzīvos un kaut kādas tur smalkākas lietas parasti nebūs atrodams. Un tad jums ir, no tā jūs varētu apmēram saprast, no kā labāk veidot skeletu. Tie dažādi ekspansīvi un dažādi augi var pa Latvijas reģioniem noteikti var atšķirties. Jo tā daba jau pat ļoti labi parāda to ekosistēmu, uz kurien viņi grib aiziet, un tā saimniekošana vieglāk būs, ja jūs to respektēsiet dabu. Un kam vēl ir labi tie pamesto māju dārzi, tur jūs ļoti labi variet saprast, kas notiek ar invazīvām sugām, kādā veidā viņas aiziet. Un es esmu kaut kur pa mežu daudz kur strādājot, es esmu ievērojis tādu pīlāžu lapu sorbārīti, kā nevainīgs augs. Kaut kāds viens audziņš kaut kur bijis iestādījis māju pamest, un tagad pēc kaut kādiem 50 vai cik gadiem tur ir kaut kāds pushektārs ar sorbāriju. Būtībā viņi vienkārši iet uz priekšu un pārņem visu to savvaļu, un tas augs vispār iesaistās vietējās ekosistēmās nekamā, un šiet arī mežā iekšā. Tāpēc tur jāsaprot, ja jūs iestādāt kaut ko, kas ir potenciāli bīstams, jūs uzņematies atbildību un tas, kas būs pēc jums. Un to arī tas, jā. Viela apcerēm vienmēr. Jā, liela apcerēm, jā, staigājiet, novērojiet. Te ir tāda neliela atkāpa par definīcijām, kas ir ekspansīvās sugas, ka tās ir būtībā vietējās sugas, kas piemērotās
apstākļos agresīvi izplatās un nomāc pārējās sugas. Tipiskās vismaz šitien Kurzemes galā mums ir kārs, slotiņa, cirs un kārveli. Invazīvās sugas, tās ir tādas svešas sugas, kas ir nonākušas jaunā vidē, dominējošas. Būtībā viņi pārveido tos dabiskos biotopus. Tā ir zelslotiņa, dišsūreni, ošlapa kļava. Tā ošlapa kļava ir vietām Abals ielējā kļūst par dominējošo koku. Viņi viss palienas kaut kur ir pārņēmus. Ja, un jautājums, vai tādas koku sugas mums ir vajadzīgas. Būtībā pat dažos gadījumos esmu atradzis tos izējas eksemplārus, no kā viss tas ir, vecā koki ir radušies. Tāpēc, tā ir tā mūsu atbildība. Es pārliecināts, ka tu viņus tā smaki atdalīji. To jau arī izlasīt. Es izstāstīju, tā kā, kas ir ekspansīvs un kas ir invazīvs. Un, ja mēs domājam to vidu veidot, to meža dārzus, tad mums vienmēr kaut ko ir jāsāk. Un es esmu dažādas meža dārzus apmeklējis un cilvēkiem ticies, kas ir to darījuši. Un būtībā mūsu klimatā labākais priekšrauts ir kartupeļu salmos. Ja neskaita cūkas, ja? Jā, bet cūkas, redz, neizēda tās ārā. Nezāles, protams, cūkas var izēst ar kartupeļus no salmiem ārā. Jo runājot par cūkām, patiesībā, es domāju, tas cilvēks, kurš mācēs cūkām uzlikt labāku atjaunot datorprogrammu, kā cūkas darbojās, kļūst par miljardiem. Iedomājies, ja cūkai varētu piešķirt kartupeļus un pateikt šito rindiņu tev cūciņai, un šito rindiņu iestādi man cilvēkam. Cūciņu tu var perfekti izrakt vadziņas, tu var salikt kartupelīšu, cūciņu aiztais ciet, un rudenī viņu norok. Tā cilvēka vēlme, ne tā? Iedomājies, tikai vajag programmu tai cūkai nomainīt. Un cilvēka vēlme atkal ir par rindiņām. Jā. Jā. Tātad kartupeļu salmos. Otrais, kas ir veidojot tās sistēmas, tur ir jāsaprot, ka tur ir palīgi augi, kurus es būtībā sauc par upuraugiem, ko izmanto, kas ir... Tas ir labs nosaukums. Viņi ir... Jā, upuraugi. Izmanto ekosistēmas veidošanai, sējušiem tur nekas nav. Tur ir nosacījums, lai viņi ir viegli pavairojami, tie stādi ir lēti. Viņš labi ataug un nav ekspansīvs. Viņas ir tādas sugas, kas ļoti labi veido to ekosistēmu un arī veido augsni. Lazda. Parastās lazdas stādus var dabūt jebkurā mežā, manuprāt. Melnauksnes, plūškoks. Plūškoku var pavairot no spraudeņiem. Ir tauksaksnes veģetatīvie kloni. Tie laikam gan ir sākotnēji jānopērk, bet pēc tam viņi samērā labi pavairojās un viņas pa to dārzu tur var plūst. Un būtībā tiem kokiem ir tā viss, kas melnauksnes ļoti labi arī pēc salnām aizsargā un lazdas, un tā kā viņi kļūst pa lielu, tad viņš vienkārši var kaut kur apcirst, nocirst, aplaust un to visu tur izmantot vietējai kompostēšanai. Ļoti labi ir sēja vismaz sākumā, kamēr ir kaut kāds pliks augsnes, sēja nektāra augs, sēja pievilīgi kukaiņus un apmēram veido jau tādu arī kukaiņu vidi. Un, ja tādas plikas vietas arī būtu labi padomāt par to, ka tiem kukaiņiem un sīkdzīvniekiem ar kaut kur ir jāslēpjās. Iesim ar tiem pašiem mežiem un vabolēm un tā tālāk, un putniem būtu kaut kur jādzīvojums, nav koki, un tad tur ir noteikti noderīgi putnu būrīši, dažādas zaru un akmens kaudzes. Tur nekādas gudrības nevajag. Jums ir zari, sakraujiet kaudzi. Tā kaudze kādu brīdi būs slēptu kaut kādiem putniem, kad tie zari sakatīsies, tad būs slēptu kaut kādiem kukaiņiem vabolēm, kad tie zari vēl sakatīsies, tad būs forši komposts, kur iestādīt koku. Un nevis sadedzināt. Jā. Viss, un tādā veidā mēs no tās vienas zaru čupas varam iegūt kaut kādas trīs funkcijas. Var arī sakraut bluķīši, viņi tur bišķi ilgāk pūs, bet arī viņi kaut kādā veidā imitēs no meža vidu, kur ir normāli mirsīgi koksni. Vēl par žagariem. Tas audzina sievietes raksturu ieraudzīt, tas ir neieraudzīt nesmukumu Jā, un pacietību audzināt.
Bet skaistums ir tikai subjektīvismu treniņš. Tieši tā. Nu jā, tātad augsne vismaz sākotnēji kaut kāda ielabošana noteikti ir vajadzīga, tad tur var izmantot dažādas koku lapas, parasti viņas ir pa velti, un ar šķeldi ir kaut kāda krūma un kaut kāda iespēja to izdarīt. Un, ja ir iespējams to vidi nedaudz kaut kā neizlīdzināt, atstāt nelīdzeni, tas ir labākais meždārza variants, kurš nav taisīts plaknē, bet viņš ir uz kaut kādiem kalniņiem lejām. Tas veido dažādas augšanas nišas un veido mikroklimatus, jo katram kalniņam ir dienvidu un kaut kāda ziemeļu, rietumu, austrumu puse, augstāk, zemāks, augstāks, lapjāk. Un tas viss jums iedod vairāk iespēju apspēlēt kādus augus, kurā vietā audzēt. Un ko droši vien dara apsvērt, tās arī ir bites. Jo bites būtiski palielinās visu augļu koku ražu. Vienkārši viņas tur visu apateksnēs. Jā. Un tad var nākt prātā uzreiz. Man ir jāiegādājas bites, bet man, piemēram, ir kaimiņš 2 kilometru attālumā. Bites te ir. Bites ir. Paldies kaimiņiem. Otrs variants ir sarunāt ar kādu biškopu, lai viņš izvieto pie tevis draugu. Jo bieži vien biškopiem nav kur izvietot. Tā viņiem ir problēma bieži vien. Jā. Tā, kas mums ir jautājumi? Es gribu paskatīties jautājumus. Jā. Varbūt beigās? Jā, es domāju, ka beigās iziesim cauri jautājumiem. Labi. Un beigas. Mums vēl ir priekšā. Te visiem dārzkopiem vienmēr ir tāds sapnis, ka viņiem vajag maksimāli uzlabot augsni, lai ir auglīgāk. Būtībā ir jāsaprot tādu vienu ļoti būtisku lietu. Jo ir auglīgāka augsne, jo potenciāli ir mazāk bioloģiskā daudzveidība. Jo jāsaprot, ka, teiksim, mārsils un nātris kopā neaugs. Un tādā nabadzīgā augsnē bieži vien ir iespējams daudz vairāk sugas nekā ļoti auglīgā augsnē. Un labākais tomēr ir skatīties uz to esošo augsnes potenciālu tādu, kāda jums viņi ir, un iziet no tās situācijas, kāda tā augsne ir. Jo jāsaprot, ka būtībā pārmēslošana ir neatgriezenisks process, un atpakaļ viņu pagriezt nevar. Es savos laukos saimniekoju vecsaimniecībā, kur nav bijusi apsaimniekot kaut kādas 70 gadus pa vidu riktīgi, bet tur joprojām var saprast, ka tur ir ļoti auglīga augsne, un pa 70 gadiem viņi nekas nav noplicinājies. Un būtībā jāsaprot, ka tur visu laiku lopkopība ir bijusi un ganības, un vienkārši ir auglīga augsne, un tas ir neatgriezeniski. Bet atkal, jo auglīgāka augsne, jo tur dominēt kaut kādas tādas eksplozīvas sugas, kā, teiksim, gārsis, nātris, un tās cenšas visu pārņemt. Ja? Un atkal, ja jums ir tāda trekna augsne, tad jums vienkārši jāpieņem situācija, ka tā tas ir, un tad ir jāuzē augus, kas vienkārši konkurē ar gārsu. Ir daudz augu, kur var vienlaicīgi arī garsā jaukt, un to gārsu laiku nomākt. Ir arī citas vietējās sugas un platlapu kampanula latifolie, kā viņi aizmirst latvisko nosaukumu, un liels lakstaugs ar garšīgām lapām. Kaut kādas avenes, upenes, viss mierīgi aug garsā. Tātad par to augsni ir, kad saprotiet, kas tur ir. Un, ja kaut kur ir paauglīgi, protams, viņi var mēģināt nabadzīgot augsni, visu laiku kaut ko novācot, sējot pie kaņepes un izsūcot visu laiku tādas barības vielas un tad nesot prom to organisko masu, bet jautājums, vai tas jums ir vajadzīgs. Vieglāk tomēr ir saprast to izējas stāvokli un viņu pieņemt. Atbilstoši esošiem apstākļiem. Jā. Un šis man bija tāds savā laikā apcere, jo man likās, ka jo auglīgāk augsne, jo labāk, jo tas arī pierasts tā domāt, vai ne? Un ka tieši daudzveidībai tas nenāk par labu. Kas tieši? Aha. Tadam? Tā. Roberts. Man nejādāja.
Man daļa ir vairāk pieredzes stāsts. Tas ir, kurā arī ir ielikts iekšā tā kā meždārs. Kādreiz es to tā īsti nesapratu. Es vienkārši savā mežā nesu stādīju visu kaut ko viņi varēja dabūt. Ķiršus, kastaņas, diškabārš. Un tad, kad es satikos ar Agni, tad izrādījās, ka es tā kā veidoju netieši savu meždārzu. Es gan viņu nosaucu, kā tas ir dārs mežā, nevis meža dārs. Tāpēc, ka es radu otrādi man ir. Un tad ir mans apcerējums, nezinu, ja cilvēkiem, piemēram, ir savs mežs. Un tad īsti nevar saprast, ko tajā mežā darīt. Bet gribētos tā, kur es Gribētos mazāk iejaukties, jā, bet arī kaut kādu labumu. bet jā, tieši tā, ja tas ir tev mežs sirdī, tad tu negribi viņu tā kā baigi bojāt vai gribi viņu izmantot viņa dabīgumu, tad tad tu mēģini saprast, ko tu no viņa gribi no tā meža. Vai iegūt kādu finansiālu labumu, vai abas kopā. Bet, varbūt, ka tur var kaut ko iestādīt. Vai tajā savā mežā staigājot ikdienā, elpojot svaigu gaisu, tu vari dabūt ēdamo kastanu. Vai kāds ķiršus, vai cieda rieksts jau tu var iegūt. Un, vai kādas ārstniecības augus, ko var iestādīt dažādas un iegūt ogas un mīzes. Tāds mežs būtu ne tikai vienkārši tev mīļš, bet tāds diezgan neparasts un diezgan eksotisks, jo viņam funkcionalitāte palielinātos. Un galā tas būtu vērtīgi gan tev pašam, gan tavam mežam priekš daudzveidības. Tad jau var uz to mežu paskatīties un mēģināt saprast, uzdot vairākus jautājumus. Pirmais jau, ko vajadzētu saprast, priekš kam tev tas mežs ir? Kas tev ir mežs sirdī? Ko es no viņa gribu? Jā, tas ir vai nu sirdī, vai dabas baudīšanai, vai vienkārši pastāvīgs. Vai varbūt tieši otrādi tas ir tavs bizness, kurā iegūst tīri naudu. Nekas vairāk, nekas personīgs, tikai nauda. Vai arī tas var būt apvienots. Tas var būt gan priekam, gan baudai, gan arī kāds lielāks koks, kāds stūrīt nocirst un iegūt malku vai savus materiālus. Tad ir jāsaprot atkal sev, jāuzdod jautājums, cik tad tu tai mežā gribi iejaukties. Cik intensīvi tu tai mežā gribi iejaukties. Vai tas ir tev mežs, kur tu gribi atstāt maksimāli dabīgu un iestādot pa kādam kokam, pa kādām ķirsim, pa kādam lakstaugam, vai tu jau vari tai mežā savā mazajā stādīt jau pa kādām grupiņām. Tev ir kaut kāds stūrīts, kur tev būs kādi ķirši priekš bitēm, vai tev būs kāds stūrīts, kur tu varēsi stādīt ciedru priedes, jo viņam vajadzēs savu stūrīt, jo viņas neaugs kopā zem ozolēm. Un tās jau būtu tāda vairāk iejaukšanas. Tas tad ir apmēram jāsaprot, jānodefinē sev galvā. Un, manuprāt, ir svarīgi novērtēt, cik tad ir vecs tas tavs mežs, jo tas būs ļoti mainīs to, ko tu tur vari darīt tajā mežā. Manā gadījumā mans tas mežs, kurā es stādu, man ir ap 30 veciem, ap 90 gadus veciem ozoliem, kas pa lielām ir tāds vairāk parks nekā mežs, bet tai pašā laikā tas var būt jaunaugšņu audz, kurš starp augšņiem jau var stādīt iekšā kaut kādus kaut kas interesants, kaut vai tos paši ēdamos kastaņus, vai tos paši ķiršus, kas būtu, vai tas ir mežs ar veciem ozolim un skaistām pļavām, kur atkal varētu izmantot viņu. Tad būtu vēl jāsaprot, kāda ir tā dzīvotne tajā mežā. Vēl nedaudz piebildīšu par tiem augšņiem. Tiesībā augšņi ir ļoti labs starts meža dārza augsnes. Pats par sevi ir indikators, ka tā ir laba augsne. Pēc manas pieredzes stādot uz lauksaimniecības zemes uzaugušiem baltaugšņiem, stādot gan ēdamos kastaņus, gan ķiršus, gan dažādas meža kokus, viņi nedaudz pakoptā augšņa audzē aug ļoti, ļoti, ļoti labi. Un būtībā es saprotu, ka tas var būt kā ideāls
sākums būtībā meža dārzam, kur stādīt jau iekšā kokus vai jau otrajā stāvā, kad augšņi izaug, augšas nocērt, un tev paliek jau kaut kāds platlapju mežs, kur varbūt kasteņu, ozola, ķirši un vispārējais. Tieši tā, viņi pakāpeniski nomainīs to, un viņš nebūtu pliks nevienā brīdī. Jā. Nu, vēl ir interesants tāds manā galvā fakts, kad jāsaprot, cik tad liels ir tas mežs un kur viņš atrodas. Jo man, piemēram, viņš ir, mēs gan tur ir vairāk 4 kaimiņi kopā, bet vienalga, mežs viss masīvs kopumā ir tā kā tāda sala, kur uz visām pusēm ir pļavas, kur viņš ir izstiepts garš, viņš ir šaurs, bet garš, kurā īsti negrib dzīvot brieži, kur man dzīvo tikai āpši, lapsas un stirnas, vai arī tas ir liels meža masīvs, kurā nāk iekšā visas mežcūks, visi brieži un viss. Tas vairāk ir domāts, tā kā, lai saprast, ko var stādīt, un kāda būs tev tā aizsardzība vajadzīga tajā mežā tiem kociņiem. Jo, ja man ir stirna, nu viņi tur apgrauzīs tos zarus, bet ja būs briedis, nu, tur no tā kociņa daudz kas pār nepaliks. Un attiecīgi būs jāveic kaut kāda aizsardzība, kāds žodziņš jāliek riņķi vairāk vai mazāk. Tas ir arī tās faktors, kas tā kā būtu, manuprāt, jāņem vērā. Un, protams, arī kāda ir meža augsne. Tas arī ir svarīgi. Tas atkal veidos to, ko tur var stādīt. Ja ir tās skaistās ozola audze ar pļavām nabadzīgām, tad tur ļoti labi augs visi šitie, kas tev tur augs tā mārsils tur augs un mazā zemē lakstāvu, kur zāle nenomāks viņas. Vai arī varbūt, ka ir kūdri, kur ir tur tas pats kaut kādi augs vairāk skuļkoku, kuriem patīk šāda augsne. Vai arī melnzeme, tas pats labākais, kur aug tas augsnes, kas ir tā kā būtu vislabākais, jo ķirsim gan patīk laba augsne, gan tam pašam diškabārdim, gan tam pašam ēdamam kastanim, viņiem visiem patīk laba augsne. Tā kā tas arī ir jāpaskatās un jānovērtē, ko tad tur varētu stādīt, ja tas ir mežā tiek stādīts. Nu, tad tāds apcerējums, ko tad es tā savā mežā darīt, ja tev tas mežs ir tā kā sirds, kā man, kad es eju uz mežu, tad, kad es esmu sabēdājies, tad, kad es eju uz mežu, tad, kad es esmu priecīgs, kad es vienkārši gribu redzēt, kas mežā notiek, kas zied, klausīties putnus, tad, kad mežs ir jau tev kā sirds, un tad tas mežs jau paliek ļoti daudzfunkcionāls. Un tad es apmēram te parakstīju, ko es daru jau daļu no šitā visu, un ko es vēl taisos darīt. Un mežā es tā sapratu beigās, ka var ļoti daudz visu kaut ko darīt. Viņš var būt tev mežs kā tavu sēt, kurā tu pļauj mauriņu, vai tu liec putnu būrīt pie koka. To visu var arī darīt mežā. Tā kā mežā var stādīt kaut kāds mēdamos koks, krūms, mētrs. Nu, tu pašu diškabārš var stādīt, kas ir skaists, kas ir vērtīgs meža daudzveidībai. Tie paši ēdami kastaņi, tie paši ciedri var stādīt, lai dabūtu rieksts, un tie paši ķirši kaut vai. Mežos aug daudz šitās te meža upenes aug. Koks nav daudz, bet viņas ir tik aromātiski, tās lapiņas ir tik brīnišķīgas. Mētrs var stādīt. Ir šķirnes brūklens, ja stāda mežā. Viņas ļoti labi aug un liels ogs. Tāpat tās arī dažādi lakstāvi. Man, piemēram, mežā agrāk nebija lakši. Nu, es mežā iestādīju lakšus. Tagad ir tāds prieks pirmo pavasariem salāt, aizšauju savu mežu, sapulst to sauju, un tik labi tas ir. Tik elementāra lieta. Tāpat tas arī tie meža lociņi, kas ir maziņie tievie un plakanie, un viņi visi visādi. Tepat apkārt viņi, dažādos mežos, bet tu to visu vari ielikt tā kā savā vienā vietā. Kas nav dārzā, tikai mežā? Tā kā savā dārzā, jā, tikai mežā. Ko es, teiksim, savā mežā daru, lai viņu padarītu ēdamāku. Es apmēram zinu, kur es staigāju pa mežu. Un pie dažādām taciņām es esmu iestādījis gan irbenes, gan upenes. Gan salicis lakšus tā, lai tu tur aizēji, kaut kur ej, un tu zini, tādā vietā tev būs laksis, kur var pavasarī ieest. Nu, visiem nevajag kaut kur pie mājas, viņi var kaut kur pa to teritoriju izkaisīt un tā bišķiņ, padarīt. Un tad arī tā pastaigi tev ir. Jā, vienkārši dabiski tu ej kaut kādus tevus meža darbus darīt,
Un tu zini, ka tev vienmēr tur būs kāda odziņa. Jā, tieši tā, tieši tā. Meža darbi ar odziņu. Jā. Jā, nē. Vēl ir sēnes baļķīšos. Ļoti labs piemērs mums bija Zviedrijā. Viņiem sēnes baļķīši bija pie mājas. Bet ja tev mežs ir turpatās kaut kāds 20-50 metrus no mājas, brīnišķīgi saliec savus baļķīšus zem skaistā ozola. Nemērķiecīgi sēņot. Un nemērķiecīgi sēņot uz svešiem mežiem, nes mājās sēnes, un viss atgriezums rušina iekšā savu mežu. Es uztaisījis gailiņu dārziņu sev. Nesot no svešiem mežiem. Man ir sanācis, jā. Un arī te mežā var veidot dzīvotnes dažādas. Krāmē tās paši akmens kaudzes, žagaru kaudzes. Žagars es neesmu dedzinājis jau kāds 20 mežā. Kādreiz cītīgi ar vecākiem dedzināju. Tas bija briesmīgi. Neviens žagariņas neesmu sadedzinājis tagad. Krāmēji čupās un viss. Un tāpat arī koku kaudzes veidot, jo tās pārvēršas par trupām. Un tur dzīvo tik daudz visādas mitrenītes un daudz simtkājīšu. Un vēl var gabons veidot. Krāmēs taisa sietu, rūstais apaļ sietiņu un piekrāmē ir akmeņi. Un tā ir atkal fantastiski dzīvot un visādiem mežu tiem maziem gliemezīšiem un atkal mitrenītēm un viss. Tālāk, arī skaistumam var stādīt. Tās paši, tā kā Agatas teica, takas. Es eju pa savu mežu, pagājušajā gadā skatos, kas tāds dzeltens tur ir? Tāds pleģis dzeltens. Izrādās, es biju aizpagājušajā gadā iestādījis šitās te nocenētās narcis, maziņās tās. Es biju šokā. Viņi tik labi jauk, tik skaisti, koši tas pudarīs. Un tu pieņem, tu smaidi. Tik skaisti tas ir. Arī skaistumam. Tāpat ar zilās visbulis man agrāk mežā nebija. Tagad ir fantastisks skats, kad ejam staigāt vienkārši pavasarī. Vēl ir, man patīk doma taisīt atpūtas vietas, pārdomu vietiņas tāds, ka tu ej pa to savu mežu un tu zem ozolu noliec lielāku akmeni. Vai noliec baļķīti. Vienkārši pasēd zem skaistā ozola, paklausies, kā putni zied. Un daudziem cilvēkiem patīk, tā kā meditēt. Ir arī iespēja šūpuls iekārti. Mans projektiņš nākotnes koki noskatīti. Tā kā arī tas šūpuls iekārti vienkārši meža vidū pašūpoties. Fantastiski. Varbūt mājas būs kauns, bērni skatīsies, zin kā, kupēs. Tagad šūpojas, bet mežā mierīgi. Jā, mežā mierīgi. Tāpat arī var mežā taisīt kukaiņu mājas. Logans arī ir jau praktizē. Tos paši putnu būriši, ko tu liec mājās, tā arī mežā var liekt. Tie strazdi ļoti labprāt dzīvo arī mežā, parastiem mājas strazdi. Tāpat arī vāveru mājas var taisīt un putniem dzirnes taisīt, ja nav tūmā kaut kādas ūdens tilpnes. Arī var taisīt regulārais pastaigu vietas, skriešanas vietas, kas mūsdienās ir ļoti populāri. Tu izdomā maršrutu un viņi vienkārši iekopa. Regulāri tur ejot, zariņu nokniebjot. Taciņa nominās. Regulāri pats skrienot. Pašam skrienot, tieši tā. Iemita. Tā kā, un kas vēl man tur ir? Dalīties ar tiem augiem, kas tur ir izauguši. Jā, kas arī nav nosvarīgi. Tad, kad tev saula mežā tie diškapāši, vai tie ķirši, vai tie pašaidamie kasteņi, vai kaut kas, brīnišķīgi vieta, kur sarākt mazos jaunos stādījus, kas ir turpat izauguši vietēji un padalīties ar citiem cilvēkiem. Padalīties vai pārdot, vienā. Kā, kurš to grib darīt. Bet, manuprāt, ka tā ir ļoti, ļoti laba lieta. Tas ir jau vietējais augs, vietēji izsējies, nav pieredze šajā apkārtnē augt. Un, protams, aicināt cits uz savu mēžu un dalīties pieredzi, jo daudziem tas ir interesanti. Jo bieži tādas vietas nav, kur mežs tiek taisīts kā piemājas parks vai piemājas dārs. Un tur palika tie gliemeži, tas bija tālāk mums? Gliemeši jau? Nē, nav gliemeši. Būs. Nē, nav gliemeši. Būs tu līdās, tu teiksi par viņiem. Tagad man jāsaka. Tagad tu teiksi, jā. Tagad tu teiksi. Nākšajā slaidā. Nē, tur bija. Es sajūgu bišķi. Labi. Man izskatās. Saki vienkārši. Pasaka, Agri. Par mežu un Spānijas gliemežiem. Ja jūs tur pārvietojat kaut kādus augus un stādāt kaut ko mežā, mums ir jābūt 100% pārliecībai, ka tur nav Spānijas kaigliemeži. Jo tas, kas, pieņemsim, šobrīd ir kaut kādā Dienvidu Zviedrijas mežā, tur ir tā, ka Spānijas kaigliemežu skaits ir tāds, ka tu vienkārši ej pa mežu un uz katru soļu tu uz viņu vari uzkāpt. Būtībā tas mežs sastāv visi zemsedzi no Spānijas kaigliemežiem. Un
kas tos tur ir aiznesis. Noteikti tur ir cilvēki, kaut kur dzīvo, kaut kādus augus nes, kaut ko aiznes, izmet mežā. Nu, man jau nevajag, izmetīšu mežā kaut kādus tur kompostu no dārza. Un tad tas mežs, nepārspīlējot, ir pilns ar gliemežiem, kas ēd visu. Un ja jūs tur gribat kaut kādus lētus augus, kaut kur, kas viegli vairojas, no kaut kurienes dabūt, un jums ir jābūt pārliecībai, nebūs gliemeži. Ja būs gliemeži, vienkārši nenesiet to uz mežu, jo to jūs nekad savā dzīvē vairs nesavāksiet. Viņi tie gliemeži noēd principā pilnīgi visu. Tā ir. Jūs iedomāties uz katru soli gliemezes. Liels oranžs. Lieli, jā. Un es to negribētu, lai tas būtu Latvijas mežā. Taisnība. Ne dārzā, ne mežā. Jā. Nu, ja mēs esam stipri vienā noslēgumā, un šis ir vairāk tāds, mēs neiesim, neanalizēsim 15 šīs te ne emblēmas, bet simbolus. Bet meža dārzs, manā skatījumā, kad es tā vēroju šo tabulu un domāju par meža dārzu, tad man liekas, ka šis ir vienkārši viena prakse, caur kuru mēs permakultūru tik skaisti varam pieredzēt. Kā, viens no punktiem, kas ir laikam pie 12. skaitās, kad novērtē un izmanto malus un robežas, kas ir meža dārzs kā tāds, principā atdarina meža malu, kur ir gan koku daļa, gan pļavas daļa, kur arī ir tā auglīgā daļa. Tā kā sveicieni no abām ekosistēmām. Tas ir tāds pirmais, ar ko man asociējās meža dārzs, bet principā varam iziet paši cauri visām šīm emblēmām un skatīties reti, kura tā pa īsti nedara meža dārza procesā, veidošanas procesā un uzturēšanas procesā. Tā kā šis ir vienkārši sveiciens permakultūras 12 pamatprincipiem, ko mēs varam praktiski pieredzēt caur meža dārza veidošanu. Jā, tas arī ir. Paldies! Tas arī ir viss. Tas arī viss no mūsu puses. Jā. Jums vēl ir jautājumi? Jā, bet jebkurā gadījumā mēs jūs aicinām 26. aprīlī uz Iedvesmas dienu. Un tas jau būs dziļāk, vairāk, varēs redzēt, vairāk pastāstīs, vairāk ieraudzīs, sačandīs. Jo viens ir redzēt slaidus, un otrs ir redzēt mežu dārzu. Piedzīvot šo skaisto ozolu mežu klātieni. Kas mums te ir tālāk? Tālāk mums nav. Šis var palikt. Tad mēs pārējām uz jautājumiem. Jā, pāriet uz jautājumiem. Tātad šos palaižam. Tā. Santa Ruzāņa rakstā, pēc gaļas lopiem gan nekas pāri nepaliek no krūmiem un kokiem, zari lapas nav, sakņu sistēma nomīdīta. Es pieļauju, ka tas ir tad, kad viņi ir nekontrolēti ilgi un daudz bijuši kādā vietā. Ja, tur ir jāprot nodalīt, ka dabā lopi nekad ilgi vienā vietā neganās. Ja tur būs gaļas lopi, tad viņa kur dārzu nonesīs. Gārsa ir izcils medus augs un ārstniecības augs. Kaut lad ienīst šo augu, bet viņa ar savu smaržu izglāba manus kartupeļus no vabolēm. Tas kā gārs varbūt šī atbaidītāja augs. Es domāju, ka drīzāk varētu būt, ka uz gārsas barojās kaut kas, kas kartupeļu ēdājus. Kas ēd kartupeļu ēdājus. Tur jau dabā jau vienmēr kaut kāda konektīva. Gārs jau ir čemurziedis. Būtībā uz tā čemurzieža kaut kas barojās. Un tad būtu interesanti pavērot to kukaiņu populāciju, kas nāk uz gārsas ziediem. Varbūt tā gārs pat izrādās nav kaitēklis, bet varbūt jāļauj viņai kaut kādos kvadrātmetros ziedēt vienkārši. Viņi to tāpatās dara. Jā, bet mēs parasti cenšamies viņu nopļaut, nomīcīt, kaut ko izdarīt. Iznīcināt pēc iespējas. Tad mums plūško gan ir ekspansīvs ļoti.
Tas ir tā kā uz Ventspils pusi, ja es pareizi saprotu. Jā, neiet. Pluškoks iet uz priekšu. Jā. Man arī viņš ir savu pats iesējies arī mežā. Ar pluškoks jau ir tāds ļoti, viņa pretrunīga suga. Viņa nav vietējā Latvijas suga, bet viņa ir vidus Eiropas suga. Un ir jāsaprot to, ka viņš teorētiski varētu pats pie mums ar klimatu pārmaiņām atnākt, bet būtībā visi tie pluškoki, kas tagad pa mežiem, gan melnais, gan sarkanais, ir dārzkoku darbības rezultāts. Jā. Un es viņu nevarētu nosaukt, ka viņš būtu intensīvs, invazīvs. Viņš baigi nenomāc, viņš papildina. Viņš sadarbojās. Kas nav tā kā Korinta, kas vienkārši tur mūrs ir. Tur nekas cits neaug. Pluškoks jau ir arī, viņš jau ir draudzīgs. Ar viņu kopā ļoti daudz citu koku aug. Viņš ir viena no sugām, viņš spēja būt, draudzēties. Tad, kad viņš ir dārzā, tad liekas, ka zem viņa aug tikai vienīgi gārs, vismaz manā dārzā. Bet tad, kad es viņu redzu mežā, viņš ļoti smuki sadarbojas, tā kā draudzējās ar pārējiem. Lūk, tu var tur čemurziežu ziedēšana zem pluškoka, un viss ir atrisināts. Kombinācija. Jā. Bet ņemot vērā, ka man šobrīd ir viens liels ziedošs pluškoks, bet ir divas egles, zem kurām es zinu, ka var meklēt stādus. Tad putni aiznes ogas līdzi. Kā iespējams aizsargāt koku stādījumus no ganību dzīvniekiem, ja mērķis veidot parkveida ganības? Vai šādi tipi jautājums padomi varētu būt apskatīts Iedvesmas dienā un interesē, kā kopt meža dārzu, ja grib, lai mazāk upuru augu? Ir vairāk jautājumu. Vienmēr sakot, pirmais ir uz pirmo jautājumu. Meža dzīvnieki parkveida ganībās. Parkveida ganībās. Es atvainojos nevis meža, bet ganību dzīvnieki. Ak, piedošana, jā. Tātad, ja tie koki ir jauni, tad es varu izstāstīt zviedru pieredzi, kā viņi to dara. Viņi iestāda puduri ar ozoliņiem, kaut kādi 2x2 metri, tur ir ozola slazda, kaut kāda plūma, vēl kaut kas apliek apkārt žogu, un arī pa augšu saliek šķēršļus, tas, kas neko nevar nonest. Un būtībā tā būs nākotnes vieta, kur būs viens ozols. Un tādas pudurus viņi ar tiem koka drāšu rodziņiem izliek kaut kādu 50 metru, 30 metru attālumā pa pļauju. Un tad viņi audzē nevis tur to vienu kociņu, bet jau nelielu mini ekosistēmu, kaut kādi 2x2 metri, tur ir kaut kādi 5 augi. Un tādā veidā tur tie ganību dzīvnieki viņus nevar nomīcīt, un tie koki var augt. Šis arī man bija jautājums. Kā tad tādā pļavā, kur ir tikai pļava, var dabūt tos kokus tiekšā? Tādā veidā tas ir vienīgais veids, kā to var dabūt. Jā, paldies, Jāni, ļoti labs jautājums. Vai šādi tipi jautājumi padomu varētu būt apskatīti Iedvesmas dienā, tātad klātienē 26. aprīlī? Jā, es varu izstāstīt. Problēmas. Jā. Un interesē, kā kopt meža dārzu, ja gribu, lai mazāk upuru augu. Sākotnēji vajag daudz tos upuru augus, pēc tam laika. Tā ir tā sukcesija. Ir. Gan ir, gan nav. Vienkārši, ja tu viņu iestādi to augu, viņš kādu brīdi izpilda to pionieru funkciju, un pēc tam tu viņu novāc. Jo ir jau svarīgi. Lai mākslīgākus uzlasīt tā sanāk. Jo, savādāk, kad tu saproti, ka tu stādi koks kaut kādu 5-6 metru attālumā, tur pa vidu tad baigā tāda šķirba paliek, kur nav nekā. Tu var iestādīt augus, no kuriem tu šķirsies. Tāpat tu var nezinu, kā dābeli varbūt var neizaugt. Jo dabā jau arī vienmēr tie koki ir vairāk, viņi dabiski retojās sevišķi, ja tu esi kaut kādā pionieru stadijā, tur plikā laukā sāc. Bet tā visā dabā notiek. Kārklis aizaug grāvi. Starp kārkļiem ieaug alksnis, alksnis izaug, aizklāja ar vainagu cietu, kārklis dabīgi aiziet bojā. Tā notiek, tas ir dabīgi, tas nav, tā nav jāizvairās. Mēs vienkārši to mākslīgi uztaisīt. Mums vajag tāda meža dārza doma ir, ka ir maksimāla fotosintēze, ka tu jāiedomājas, ka tā telpa ir 4-dimensionāla, 3 dimensijas ir fiziskās un 4. dimensija ir laiks. Ja kāds ir parunāt par laiku, kurš neeksistē, tad tā būs cits atsevišķs seminārs par laiku. Jā, trešdienā nesot tēma. Jā, bet tātad ir
ir 4 dimensijas tajā dārzā, un katram augam ir kaut kādas lapiņas, kur viņas var izkārtot. Un tad tā meža dārzkopja tas domu tāds dziļums ir spēt to telpu aizpildīt, lai tur visu laiku ir lapas, kurām ir gaisma, un tas fotosintēzes aparāts tur strādāt maksimāli. Visos stāvos. Un lai nebūtu plikas zemes, jo dabā neeksistē plika zeme. Viss. Un tad līdz ar to tad tur vienmēr būs kaut kādi augi, kur iespējams ir vienkārši kalpos tikai kā tu ievāc kaut kādu zaļmasu un saliec kaut kur citur visu, lai kaut kas cits neaug ap kādiem kociņiem, krūmiņiem, pa kuriem vajag tā kā parūpēties. Tas ir normāli, kad patiesībā meža dārzā ir viņa kaut kāda tur platība, kad ir daļa, kur ir, teiksim, kur ievāc nātris vai ievāc kaut ko, no kā tu taisi nātru vircu, piemēram. Ja? Un tad ir noteikti teritorija, ko tu turi ļoti eitrofu, bet no turienes visu laiku kaut ko vāc. Tas varētu būt tāds, nosacīt upura augs. Tieši tā, tas chop and drop princips, bet tas, ko es gribēju vēl, principā tas, ko tu tikko stāstīji, aizvieto to, ka mēs nopērkam veikalā mēslojumu un uzlējam saviem augiem, bet mēs to mēslojumu audzējam savā meža dārzā un pielietojam no šīs pašas augsnes, no šīs pašas vides radīto mēslojumu. Un aiznesam viņu tur, kur viņš ir vajadzīgs. Jā. Līdzīgi kā taukstakņu lapas vienkārši paliekam zem mulčus, lai viņas tur iedod to, ko viņas ir no zemes izvilkušas. Jā. Es saprotu, ka pārējais tur ir par etiķu koku vai nejauca plūškoku. Nejaucu, ar to arī beidzās jautājumi, rakstiskie jautājumi. Bet varbūt, ka uz doto brīdi ir arī kā... Vai ņūmesiņš tur ir vēl? Ir gan tiešām. Jā, bija... Ļoti labi. Kā ar likumiem? Tad jau tā jau īsti nedrīkst pļavā stādīt kokus, laikam. Pļavā drīkst stādīt kokus, ja tas nav mežs. Ja netaisās viņu apmežos stādīt var, tad, protams, tas no lauka bloka ir jāizgriež tas pudurs ārā, jo meža dārzs šobrīd nav lauksaimniecības atbalsta schēmā iekļauts, bet, tur ir jautājums, vai mēs dzīvojam dēļ atbalsta schēmas vai dēļ dzīves, ja, kas ir bišķiņ garāk par atbalsta schēmām un svarīgāk. Un tāpēc es domāju, ka laukā var mierīgi stādīt to, ko vēlās. Var arī stādīt atsevišķus kokus un atsevišķu koku, laikam, pēc jauniem lauka atbalsta tiesību plastību noteikumiem var būt līdz 20% no teritorijas, laikam bija. Jā. Diezgan daudz uz tādu. Un par to nevar dabūt kultūra augu specifiskos maksājumus, bet maksā ārzemēs to vienoto platību maksājumu. Tā kā stādīt drīkst, bet tu tikai vari izņemt ārā no platību maksājumu. Nē, platību maksājumos tie 20% tad pavisam. Ir, jā, viņiem jābūt tur 10 metru no lauka malas. Tā kā var. Jā, tā. Parādiet vēl. Tā, pagaidiet, jautājumu. Tur uz augšu bija nolikts. Varētu šitā izdarīt. Un te ir silti vārdi no Andes. Jā. Paldies, draugi, siltas sarunas, superīgas atmiņas no rudens tikšanās. Šovakar klausos, kā radīt atkal visu no nulles. Ir daudz domu, funkcijas rulē, viss labi. Anda var uzrakstīt, kurā pasaules stūrī viņa nonākusi. Jā, varbūt kur zem beidzot ir atnākusi. Nāc. Jā. Labi, un tad Gita uz doto brīdi pēdējais jautājums, bet ir vēl laiks, kā ja ir jautājumi, te rakstam, vai arī vienkārši slēdzam mikrofonu iekšā un jautājumu. Tātad es lasu Gitas jautājumu, kā ir ar minētiem burkāniem, garšaugiem, ogu krūmiem dabiskajā vidē. Tie ir augi, kas nāk no dārza un mīl apčubināšanu, lai būtu raža. Taču kaut ko čubinot dabiskajā vidē tiek izjaukta esošā meža vide. Praksa rāda, ka šādi iestādīti kultūra augi bez papildus uzmanības nīkuļo. Man vienmēr ir jautājums, nīkuļo vai dod to ražu, kāda viņam dabīgi ir? Tur ir jāsaprot to, ka kultūra augi pilnīgi savvaļā neaug. Un arī tā kā meža dārzs ir vairāk tomēr tāda organizēta ekosistēma, tad jāsaprot, ka arī savais augs, dažādas lakstaugus stādot, tāpatās viņiem būs kaut kāda apčubināšana vajadzīga. Kaut kas tur būs jādara,
un kaut kāda nodarbošanās ir. Jo sasniegt tādu stadiju, lai tā sistēma ir pašpietiekama, es domāju, ka nav iespējams, jo būtībā meža dārzs ir jebkurā gadījumā mākslīgi veidot ekosistēmu, kura dabiski neeksistē. Jā. Bet man liekas, tiešām es uzķēros vairāk uz to, ka vai šis krūms dod, es nezinu, 6 kg ogas, vai viņš dod 2 kg ogas. Un ja mēs tur šausmīgi tur mēslojam tā kā vajag, apgriežam tā kā vajag, tur paliek tikai tik daudz zari, lai dotu maksimālo ražu, tas ir dārzkopis klasiskais. Un tad ir krūms, kuram dodam iespēju dzīvot, un viņš dod tādu ražu, kāda viņam ir iespējama. Tas ir līdzīgi kā vai nu es izdegu ātri un es uztaisu milzu, nezinu, vienradža rezultātus, ja? vai es vienkārši dzīvoju un pastrādāju kādu daļu un atpūšos un baudu dzīvi un atkal pastrādāju. Līdzīgi, tas ir mans skatījums, līdzīgi arī ar augiem. Mēs dodam, ja viņi ir atbilstošos apstākļos, viņi dos varbūt bišķi lielāku ražu. Neatbilstošos viņi nīkuļos. Bet par ražas lielumu, tur ir tas jautājums par mēslošanu manā skatījumā arī. Tā kā es vairāk būtu par to, ka meža dārzā ir vienkārši vairāki upeņu krūmi nekā būtu tā klasiskā dārzā, kur visi tiek mēsloti un ļauts viņiem dzīvot. Tas mans skats. Ar burkāniem būs jāpačina. Viengadīgās kultūras, un jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ka visi kultūra augi ir dizainēti to audzēt pie augsta agrofona. Pastāsti latviski, kas tas ir? Tas ir mēslošana, laistīšana, audzēšana dārzā. Audzēšanai dārzā viņi pēc būtības ir tur paredzēti. Un tad uz meža dārza vajadzētu skatīties, ja audzē kultūra augs uz veco laiku šķirnēm, kuras ir iespējams mantotie kultūra augi, un kuras ir nākušas no kaut, varbūt šodien ir pusaizmirstas, bet man gan Sandra Stabiņa to mantoto kultūra augu saimniecību vada visu, ar viņu var kontaktēties par permakultūras biedrībā, visi tie vecie augi. Viņi noteikti ir izturīgāki. Tas ir kaut kāds 100 gadus audzēt dažādu pupiņu, gurķu, zirņu, visu iespējamo kultūra augu šķirnes, un tā skaitā pasaulē eksistē ļoti daudz aizmirsti sakņaugi, kas ir Eiropas natīvās sugas, ko var mierīgi audzēt. Mūsdienās viņas neaudzē, tāpēc, ka viņas nav piemērētas industriālajai ražošanai, bet viņas ir ideāls augs meža dārzam, jo viņš nāk no saules, viņam nav šķirne, viņam varbūt nav smuka, taisna, gara, metrīgas tur sakne oranžā krāsā, ja? bet viņš aug. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi to meža dārzu ir mācīties augus un mācīties arī tos vecos kultūra augus un vecās šķirnes. Un svarīgi ir vienkārši ļauties, un ja kaut ko apēd, neizaug, vienkārši vajag pierakstīt, kas nesanāca, un saprast, tas esmu es, kas izdarīja kaut ko nepareizi, vai vienkārši, vai daba, kur pateica, šitā nebūs. Jā. Jā, korekcijas ieviesīt. Sveiciens no Annas, kura pateica, kur viņa atrodas. Aha. Tā. Ja, jautājums jūs varat arī uzdot. Es domāju, ka jums varētu būt mikrofoni pieejami. Ja ir pieejami droši. Jā. Mēs varam nodot to failu ar aicinājumu uz pasākumu, lai viņš tur stāv. Jā. Un tad mums tā kā nošērot vajag. Es varbūt atļaušos. Es nevaru atrast, kur rociņu zumā, bet jā, es paldies, ļoti interesanta tēma, tiešām es no bioloģijas lauka, vajag to Latvijā, bet man liekas, tur ir ļoti daudz paralēlas ar to, kas ir tradicionālais latviešu dārzs. Un es pat teiktu, ka daudz kur nevajag nekādu jaunu riteni izgudrot, vajag painteresēties par to, kas notika senāk, un tur noteikti ir daudz vērtīgu lietu.
Un man ir tāda ļoti mīļa grāmata Kārlis Draviņš, Kurš zem aizgājušos laikos, kur par Stendes novadu viņš raksta 19. gadsimtā, 20. gadsimta sākumā no cilvēka atmiņā. Un viņš tur raksta, piemēram, ka dārzus ravēja ne jau tāpēc, ka kultūra augiem vajag, bet tāpēc, lai sievietēm nebūtu kauns par aplīgošanu. Tātad, ja Tad tāds līdz iemesls, jāņem, tas jādara bet, pēc bet cilvēki to neredzēja kā racionālu, nu, tādu saimniecisku. Un tad viņš raksta tālāk, ka paņēmiens uzar dārza zemi viscaur, kurā tad vairs neļautu saviesties nezālēm, nebija populārs. Laikam tāpēc, ka dārzā pļaujamo zāli racionāli izlietoja par sēku lopiem. Nu, ar to es gribu teikt, ka visā šajā sistēmā, lai viņi pilnīgi funkcionētu, ir vajadzīgs lops, vista, trusis kaut vai. Ticiet man, ja jums ir 10 truši, jums vispār nav iespējama problēma, kur likt zāli vai tam līdzīgi. Un tā aiziet, nu tā aprite, kas ir pilnīgi tā kā dabā. piederīgums. Atnāk lops, meža lops, un jums apēd to, ko jūs nezināt, kur likt. Un tad tas Piemēram, zīles manā stāsts imitē to sistēmu. Jā, es varbūt pa garu, bet paldies, ļoti interesanti lekcija. Yes. Bet mēs neredzēsim neko. Labi. Nu, labi, tad mums ir pēdējā, principā, tūlītās. Labi. Ak, Dievs, ko es te nošēroju? Šitā. Šis būs tas, ko mēs gribējām vēl uz noslēgumu jums. Tad uz to 26. aprīli, tagad tas pasākums notiks divās vietās. Tur droši vien, kad nokļūšana no Zirām uz Alsungu būs, tur varēs kādam piemesties klāt visreāli. Jā, tur jau 30 minūtes, ko brauc. Bet arī līdz Zirām jāmetās klāt. Jā, un tā kā cilvēki tad droši vien brauks gan no Ventspils, gan no Kuldīgas, tad kaut kāds transports noteikti būs iespējams. Ja kādam nav iespējams tur nokļūt uz Zirām, tad jūs uzrakstiet, un mēs pamēģināsim atrast noteikti, ka kāds gan no Ventspils būs transports, kādam var kobraukšanu organizēt, gan arī Citiem no vārdiem, Kuldīgas. ļoti lūdzam tiešām reģistrēties, lai mēs redzam, un lai mums ir tie kontakti, un mēs varam palīdzēt šo te kopā braukšanu arī organizēt. Nē, šeit nav. Tas ir, mēs varētu nosūtīt. Mēs varētu ielikt čatā Facebook linku, varbūt priekš cilvēkiem. Jā, Tā. tas vēl jāatrod ar Facebook links. Mēs tagad mēģināsim sameklēt linku, kur jūs varat pieteikties. Mēs neesam visu līdz galam izdomājuši. Kamēr es to daru, jūs mēģināt atrast. Jūs varat uzdot jautājumus, un mēs esam gatavi uz viņiem atbildēt. Vēl. Bet ātri, kamēr nav izslēgts. Labvakar. Labvakar. Es pajautāšu vēl, kamēr var. Kā jums liekas, Latvijas mērogā ir būtisks attālums un atšķirības, kā ir jums Kurzemē un kā ir man Madonā? Jā. Ar ko jūs domājat atšķirību? Ar šķirņu izvēli un vispār ar augiem. Man tie ēdamie kasteņi, teiksim, ļoti interesē, bet šeit jau ir, vairāk sals, ilgāk augsti. Gan jā, gan nē. Tur ir daudzas lietas, ir nepamēģinās, neuzzinās, jo es, teiksim, par valriekstī, cik es zinu, Latvijā ražo arī, piemēram, Zosēnos. Tas man šeit ir Latvijas augstuma centrs.
Jā, ekstrēmo temperatūru. Es esmu arī redzējis, ka cilvēki ir atsūtījuši bildi, ka viņiem valrieks trežo kaut kur tur augšā pie Igaunijas robežas pie apes. Un no tiem kokiem vajag paņemt riekšus un Madonā iestādīt. Jā, jo viņam ģenētiski viņš jau ir pieredzis. Jēkabpilī ir ražojošs valrieksts un arī... Tas būtu visprātīgākais. Un arī šitajā Jaunjelgavā ir un kaut kur jau tur par apkārtni viņiem ir. Bet, jebkurā gadījumā jārēķinās, ka jums tur ir augstāks un jums ir jāmēģina skatīties sevišķi pa lakstāvu veģetāciju, jo bišķiņ pa kurzem un vidzēm atšķirās arī tā Daugava ir tāda bišķiņ vidusšķirtni, kas kurā galā aug kaut kādas sugas mēdz pat atšķirties. Un būtībā arī tā, ka arī Kurzemē ir ļoti nelabvēlīgas vietas, kur vienmēr viss nosals. Tās ir, teiksim, upju ielejas, gan Vences ielejā, gan Abals ielejā, kur kāp lejā tas augstais gaiss. Tur vietām augļkopībā vispār nav piemērots, tur vienmēr gandrīz viss nosalst. Un arī domāju, ka ir otrā virzienā, teiksim, ar Vidzemē noteikti ir ļoti labas dārzam piemērotas vietas, kur nekas nenosalst, jo tur viss tas ir, kur augstam gaisam noplūst, jo tā ir ļoti svarīga vieta. Un citiem vārdiem ļoti būtiski ir izvēlēties atbilstošu mikroklimatu. Jā, tas jā. Jo tos jūtīgākos augus vienmēr ir jāstāda, jo kaut kādā piesagā, jo ir jāsaprot, ka dabā ir iekārtots tā, ka koki parasti sāk mežā augt zem kaut kādiem citiem kokiem. Viņi vienmēr jaunie koki ir kaut kādā piesagumā, kaut kāda zāle, krūmi, vēl kaut kas, un tad viņi stiepjās uz augšu, un tas, kas izstiepjās uz augšu, to mēs šodien redzam kā pieaugušus kokus. Un tāpēc ar to meža dārzu veidojot, ir vajadzīgs daudz dažādi augi, un lai imitētu to meža vidi ekosistēmu, tiem kokiem caur to piesagu stiepties uz augšu. Es, teiksim, ar daudz pie kaut kādiem jūtīgākiem kokiem, man ir kaut kur gan pie plūškoka, gan pie upenes, kur vismaz kaut kāds krūms, es piestādu rietumu pusē, kur pūš valdošais vējš kaut kādu krūmu koku otrā pusē, un tad, lai nedaudz piesags, vienmēr to vietas mikroklimatu var apspēlēt. Jūs vienmēr izejat no rīta 4-5 ārā, paskatieties, kurā vietā ir salmu pleķi. Viņi parasti nav lineāri, ļoti bieži ceļš, ka tās vieglās salmas, kā šķiet, ka salma nav, bet ir kaut kāda stūra, ka tur visi sasals raguli, nezinu kāpēc. Tur nevajag stādīt. Daba jau ļoti labi parāda to visu. Kaut kur tā saulītes spīd un tā tālāk, kā vējš pūš. Un vēl viens jautājums man kā jauniņiem, kur jūs ieteiktu meklēt tās visas sēklas un stādus lielajai daudzveidībai? Sēklas lakstaugiem es ieteiktu aiziet, sameklēt bioloģiski kaut kādas augstvērtīgas vai dabīgās pļavas apkārtnē un vienkārši vākt pašam sēklas, jo tās, cik es zinu, tikai laikam pļavas sēklas Latvijā viens cilvēks Kurzemē vāc, un Agnese Priede.lv ir mājaslapā, ja es nemaldos. Jā. Un ir arī Igaunijā, kur vāc kaut kādas pļavas sēklas, kur var nopirkt. Un tālāk par pārējiem kokaugiem un tādiem, tad jums ir, kaut kāds vietējās kokaudzētājs, kas tur ir, un tas jau ir bišķiņ universālās. Tas ir no vienas puses, no otras puses, tie var būt arī kaimiņi, kuriem ir tādi koki, kuri jau dzīvo vidē, kas ir pavisam tuvu. Vietēji. Vietēji. Jo vietējās selekcijas, jo ir ļoti, joprojām vēl laukos var atrast kaut kāds dīvainas ābeles, kas tur ir 100-gadīgs augušs upens un vēl kaut ko, upens vispār smieklīgi vienkārši pavairot, vienkārši saliekat zariņas zemē, kaut ko bišķi pa virs, un tad tur uzaugs krūms. Tas ir ar āgņu rokām darīt. Visiem tā nesanāk. Labi, var siltumnīcā ielikt, vai istabā burku uzliekat pa virsu. Tādā ziņā tas ir, meždārzam nav gatavs recepts. Viss notiek caur vērošanu, eksperimentēšanu, un ir jāsāk ar mazumiņu. Jāsāk, ja nav zināšana, sākam ar 1 kvadrātmetru, iestādām tur
10 augus un skatāmies, kas tur notiks. Kļūdīties nav iespējams, ja kaut kas pa biezi var izstādīt, var paskatīties, bet vienmēr ir jāsāk ar kaut kādu, manā uztverē tomēr ar kodolu, un tad pamazām jāplašās uz āru. Apmēram, jā. Un vienmēr skatāties, kas aug apkārtnē. Apkārtnē vienmēr būs augi, kuri spējuši, ja jūs viņus ieraugat, tad viņi jūs klimatā ir spējuši izdzīvot. Tā mums ir Lucija pats. Jā. Jāna. Izdevās atbildēt man uz jautājumu Madonai. Lucija pats. Jā, paldies, lieliski. Jāna bija pacēlus. Jā, es atlikšos uzjautāt, vadoties no pēdējiem arī 2 jautājumiem, gribēju iestādīt savā parciņā ēdamo kastaņu, nav izdevies. Man cilvēki saka, ka esot jājautā Agnim Graudulim pēc aklimatizētiem, vai var gadīties, ka tajā iedvesmas dienā būs iespēja par taisnīgu atlīdzību tikt arī pie kādiem stādiņiem vieniem vai otriem, ja? Ēdamā kastaņa stādi būs pieejami rudenī. Es esmu, tie, kas man bija, ir jau visi pārdoti, un tagad ir ielikta jaunā porcija uz audzēšanu un būs pieejama apmēram, es domāju, novembrī. Bet tie ir jau no Latvijā ražojušiem, no paša dārza ražojušiem? Ir gan ir Latvijas, šobrīd iepriekš man bija Zviedrijas un pamatā izcelsmes, un šogad būs Polijas izcelsmes kastaņi. Latvijas izcelsmes kastaņi man nedaudz ir, bet man viņi bišķiņ nepatīk, viņi ir ļoti mazi auglīši. Un es tā kā domāju, dēļ ražas man ir aizdomas, ka tomēr bišķiņ kaut kur ir jāskatās bišķi labāks. Viņš no ļoti tālas vietas vest nevar. Teiksim, Itālijas kastaņas tā kā nevajadzētu vest, bet Polijā ir kaut kādi, no vidus Polijā es atradu kaut kādus 100-gadīgus kokus vienā vietā, un tur, tas klimats tur ir pietiekoši skarbs, lai mūsdienās pie mums izaugt mierīgi, kas ir Ziemeļa Polijā. Tas, kas būs pieejams šā gada kaut kādā novembrī, es tā domāju. Labi, gaidīsim, īpaši ņemot vērā to, ka mēs jau drīz tāpat būsim Polijas klimatiskā zonā. Iespējams. Labi, un Jāna vēl arī rakstīja, ka Kurzemē sēklas dabisko pļavu augiem vācu arī es. Tātad Jāna Berka un nekomerciāli. Un Latvijā vairāki 10 dabisko pļavu saimnieki. Labi zināt. Tā, ja vēlās, viņi var ievietot ar to savējo, lai cilvēki jūs var atrast komentārā, ierakstiet savu linku, kaut kādu kontaktu, jo tas būtu svarīgi. Un apmēram kurā vietā jūs atrodaties, jo tiem pļauju augiem tomēr būtu ļoti labi ievērot ģenētisko izcelsmu un nevest viņš ļoti tālu. Tieši tā, tāpēc es minu Kurzemi, jo mēs esam dabas aizsardzības pārvaldes un dabas fonda projektā, kas mērķtiecīgi vairo dabiskās pļavas, esam dalībnieki, vadamies pēc biologu ieteikumiem, 60 km tālāk sēklas nepiedāvājam. Ja? Kurā vietā jūs esiet? Mums ir Ventspils novads, vairākas vietas, kur ir bioloģiski daudzveidīgie zālāji, un tur arī vācam, bet, Ventas baseins vai Irbe? Ventas. Tad jūs kaut kur ļoti pat blakus esiet. Jā. Blakus Robertam. Netālu. Tu zini viņus, ja? Jā. Labi, tad man prātā ir atbilde, bet es nevaru atcerēties konkrētu lapu. Lūdzu, kādā interneta avotā var uzzināt par valdošajiem vējiem? Vislabākais internets ir aiziet uz mežu un apskatīties, kurā virzienā ir nolausti koki. Pēc maniem vērojumiem manā mežā, ja kādreiz tas valdošais virziens bija tā kā no rietumiem, šobrīd viņš ir pārcēlies izteikti no ziemeļrietumiem, un kas vēl noticis, kad vasarā tie vēji gari no dienvidiem ir sākuši laust kokus. Spēcīgi no dienvidiem tagad nāk. Jā, un būtībā no austrumiem ir mazāk, gan arī laikam nav laustu kokus, bet jums ir vienkārši
uz vietas ir jāskatās, jo dažādi vietas topogrāfija var mainīt to vēju kaut kādu virzienu. Un kaut kāds jūras tuvums, pauguru tuvums vai vēl kaut kas. Jo tas internets parādīs visā reģionā kaut kādos, nezinu, tās meteostacijas Latvijā ir izvietots uz Latvijas valsts autoceļiem. Viņas ir kaut kādi, man šeit 50 km starp stacijām. Ko viņas parādīs? Neko. Viņas neparādīs, kā jūs. Tādu globālu. Globāli parādīs, ka vējš no kaut kādas puses pūš. Bet kā tas ir manā sētā vai manā saimniecībā? Ja jūs gribat būt ļoti zinātniski, tad varat uzstādīt to vēja mērītāju, viņš rāda gan virzienu, viņš nemaksā dārgi, noteikti, nezinu, kaut kāds. Tas mazā meteostacija. Mazā meteostacija, un tad jūs sapratīsiet, un tas ir visreālākais, jo vējš patiešām viņš mainās. No kalniem, mežiem un izcērt mežu, viņš atkal var pilnīgi savādāks būt. Labi. No Jānas vēl, ja paturpinām par pļavu sēklām, varat rakstīt Instagram klingeri, apakšsvīdri klingerene, vai arī Facebookā Berka lauku sēta klingeri droši. Un Lolita raksta, paldies, interesanta lieta, esmu iedvesmota iedvesmas dienā, esmu no Rucavas. Lolita un arī pārējie vēlreiz aicinu, ieejam Facebook lapā, tur ir reģistrācijas saite, lūdzu reģistrējamies un braucam. Jā, Tagad būs interesanti. tiekamies pēc tam drīz jau, būs prieks. Agnes kaut ko raksta? Es rakstu, jā, agnesapriede.lv. Ir vēl šāda mājas lapa agnesapriede.lv. Viņa no kurienes ir? Kandava. Kandava, arī kurze. Kandavā, un tur tās sēklas, cik es zinu, ir pamatā vāktas kaut kādu saprātīgā attālumā ar Kandavu un Abaus ielai un pieguļošās teritorijas. Būtībā viņas, es domāju, par to Kurzem arī pa Vēns un Abaus baseins ir pilnīgi, līdzīgi, jā. Atbilstoši, bet, tāpat tās ir jāsaprot, ja viņas ir vajadzīgas Daugavas otrā krastā un tur to sēklu nevar dabūt, un tad jāvāk no tejienes, jo savādāk mums paliek tur depo sēklas, kur ir kaut kāds vidus Eiropas magoņu maisījums. Tie maisījumi vispār briesmīgi ir. Tas bija tas iemesls, kāpēc es pāris gadus dabisko pļauju neesmu sākusi veidot. Bet patiesībā ir tā, ja tu iesēji to dabisko pļauju, viņi jau pirmos gadus nezied nemazam. Tad varbūt vajag pa virsmu no sākuma iesēt depo maisījumu, Magons ir rūdspuķis, kurš pirmā gadā uzzied un tām pļaus pušķēm, baigi nemais, bišķiņ mikroklimatu veido, un pēc tam, lai zied, tāds, ka otrais solis ir īstās. Sukcesija. Jā. Ko es gribēju teikt, kad pirms pāris dienām mēs agnesapriede.lv lapā iegāju, es biju sajūsmā, lasīt visu pār to, kas ir vajadzīgs, kā sagatavot to augsni, ja kaut kas interesē par pļavu sēklām, par dabiskajām pļavām, kā viņas veidot un ko darīt, ejam tai agnesapriede.lv lapā un lasām. Tur ir daudz informācijas. Man bija prieks lasīt. Ne tikai nopirkt sēklu, bet kā viņi dabūt iekšā un vai uzziedēt. Brīnišķīgi. Tur ir tas, ko gaidīt un ko negaidīt. Tas ir labi, kad Agnesē ir kaut kāda 11 gadu praktiska pieredze. Viņa kaut kur ķemeru parkā ir jau darbojusies. Kā viens no pirmajiem, ka Latvijā nevienam nebija saprašanas, kā to darīt. Tur ir praktiskā pieredze. Ok, man liekas, mēs esam no meža dārziem aizgājuši līdz dabiskajām pļavām. Kas ir meža dārs, varētu būt viens stūris. Patiesībā dabiska pļava ir meža dabiska sastāvdaļa. Lolita piereģistrējās. Forši. Super, paldies. Gaidīsim. Jā, un iespējams, ka ar to arī mēs noslēdzam šo sarunu. Jā, ja nevienam nav vairāk jautājumu, tad mēs sakam paldies. Paldies, Paldies. Tiekamies klātienē 26. aprīlī 2025. gadā. Jā. Labi. Paldies, bija prieks un uz tikšanos. Ierakstīs lēmu? Tas jau uzreiz arī slēdzās.